Un tā ir milzīga starpība no tā feelinga, kā tu rīkojies. Tu pats arī uzskatā, ka, ja nebūtu tevis un Getiņa, nebūtu nekāda zelta Tokijā. Nu, pirmkārt, vienmēr jāstāstā, nebūtu Raimonds Elbekens, varbūt būtu kāds cits. Bet līdz tam tev ir tāda sajūta, ka tu vari nomirt? Nu ko, sveiks, Raimond. Nu, čau, Edgar. VFM 5 gadi un 17. sezona kopš atjaunošanas un Geto Games priekšā seko pa pēdām, cits starpā, un priekšā 16. sezona. Priekšā 16. sezona. Ne pilngadība, bet kā tur, tāds pusaudzis. Tā, ka tās baltās tiesības var dabūt. Var dabūt un baltās precēties jau var ar vecāku atļauju gan vēl jāatzīst, jā? Ir plusi. Labāk to nedarīt. Ar seksu var nodarboties pilnīgi oficiāli, tā kā sacīt, bez krimināla likuma visādām blaknēm, jā? Tā kā ne, ir savi plusi. Ir gan plusi, gan arī jau tā. Atbildība. Jā. Bet es ļoti labi atceros to mirkli, kad tu sāki. Tev pašam toreiz galvā, kad tā ideja ienāca, nobrieda un izšķīlās, ka tu tagad jau kaut ko sāks darīt, nevis tikai par to sapņot, bija sajūta, ka šādi arī tam ir jāizskatās, mēroga, tur visādi nianšu ziņā un tā. Tad tu esi realizējis tā, kā toreiz bija domājies šo projektu? Es kaut kā biju ticējis, kad ātrāk izdosies kaut kāda zināma ekspansija uz pasauli, jo likās, kad mēs tā kā bišķiņi startupojam ar to ideju, un tad brīdī, kad tur pirmā gada 10. pasākumā sanāca pie 180 komandām, es sapratu, ka tas ir kaut kas strādājošs. Tas jau pirmajā gadā bija, jā? Jā, pirmajā gadā. Te kaut kas ir tāds strādājošs, tad es vēl nesapratu, ka tas strādājošais ir, tāda jauniešu revolūcija. Tur jau diezgan viegli, kad tev pašam ir 23 gadi, diezgan viegli ir sapulcināt ap sevi, teiksim, tādu palādījumu. Tu vari savākt līdz 25 gadiem diezgan viegli. Jautājums, vai tu vari izšaut uz arēnu, vai tu vari izšaut uz meža parku. Ja mēs salīdzinām ar mūziķiem, ja? Un šeit jau arī ir kaut kāda zināma tā kritiskā masa, kur ir jādabona, tad tas pirmais sekotājs pienāk, bet kā virzīties tālāk, mēs vēl 16. sezonā skatāmies ar visiem mūsu Eiropas lielajiem projektiem, tūrēm un tā tālāk. Bet sapnis bija patiesībā par vēl lielākiem notikumiem un labā ziņa, kad tas nozīmē, ka vēl ir kur augt. Bet pagaid, sapnis par tiem lielākiem, par to lielāko mērogu un dziļākiem ūdeņiem jau bija pirms pirmās sezonas, pirmās dienas, jo ir sabaigā starpība. Tad, kad jau, tā kā tu pareizi teici, tu sāc un pēkšņi viss notiek, tev jau aptīti rod sēdot, tu visu tūlīt pasaulē karos. Bet es tieši par to mirkli līdz tai pirmai dienai. Tad, kad vēl nekā nebija, tikai tu. Bet mēroga sajūta. Ko tu gribēji toreiz? Es gribēju tribīnes 4 stāvos. Es gribēju tribīnes, lai cilvēki var apsēsties, lai tā kopības sajūta nezust, lai viņam nav ilgi jāstāv kājas, lai viņš neiet prom. Es gribēju, lai cilvēks... Labi, bet tā starptautiskā sajūta toreiz tev bija jau, ka pēc pāris gadiem vajadzētu iziet ārpus Latvijas? Vai tā drīzāk bija tāda utopija, par ko tu nedomāji? Ņemot vērā, ka es savā ziņā to ideju kaut kur aizguvu, to arī bija brauc uz Maskavu pie maniem draugiem, kuriem Maskavā 20 miljoni iedzīvotāji, un viņi spēlē streetbolu, skaistā noformējumā un tā. Es no turienes iedvesmojos. Es skatos, baigi efektīvi. Es domāju, vai to var dabūt gatavu Latvijā? Un tad es tos pirmos soļus sperot, ieraudzīju, ka var. Tas ir ļoti, varētu teikt, finansiāli neizdevīgi. Tev baigi ir jāslēg kopā tik daudz dažādu finanšu avotu, jo tas nav tā kā, ka tev tur valsts visu nofinansē un tu vienkārši tāda aģentūra strādā uz valsti. Šeit tomēr man ir jāiziet tur pie VF, pie tā, no katra pa 3 kapekām jāsavēl kopā, lai to kaut kā salīmētu. Un tāpēc tanī brīdī nekādu ekspektāciju, tikai sapnis kaut ko nokopēt līdzīgi, jo pašam kā spēlētājiem bija radušās tās labās sajūtas spēlēt tādos skaistos foršos turnīros. Ja tagad tu skaties uz priekšu, vēl pēc 15 gadiem, tava mēraukli, tam sapnim, tā sapņa attīstība? Latvijai jābūt ir kā tādam hubam, kurā mēs taisam tādus kā startups, mēs testējam formātus, līdzīgi kāds notika ar 3x3 futbolu, tāpat tās dažādas tur futbola freestyle pasākums. Šobrīd tā vai savādāk mēs ar FIBA tāpat sadarbojamies un taisam tur masterus un nevis masterus, bet tur questus uz masteriem un tā tālāk.
Tāpat lēnām tur formējās 3 kaut kādas komandas. Viena ir tā profesionālā daļa, un ļoti skaidri izkristalizējies tas darbs ar jaunieti. Jo mēs, kad sākām, tad vienkārši viss bija tāds, mēs vēl nesapratām, ko mēs paši darām, kas tas tāds ir, un strādājām ar amatieriem, no kuriem izauga tur Miezes, Lasmanis, un viņi tur spēlēja to basketbolu, jau bija beiguši, un tad izauga kaut kāda profesionālā daļa, bet mēs bijām palaiduši garām darbu ar jaunieti, kas ir no 9 gadu vecuma. Un tāpēc Latvija vienmēr būs hubs, kurā mēs taisīsim labāko, ko mēs protam, un savukārt visas lietas, kuras mēs redzēsim, kurām ir iespējama kaut kāda ekspansija, vai to var taisīt pasaulē ar dažādiem formātiem, to mēs arī mēģināsim. Bet, tā jau tāda kaut kas līdzīgs franšīzē vai biznesa modeļiem, kurus mēs šobrīd meklējam dažādos veidos, jo tāda pārbraukšana nav plānota. Mēs varētu pārbraukt uz Vāciju, tur 100 miljonu tirgus, 90 miljonu, un mēs tagad sākam visu to pašu mēģināt tur atdarīt. Bet, man ir 37 gadi, tūlīt būs 38, tur ģimene, bērni, visādas lietas, kāpēc es esmu ļoti sentimentāls pret Latviju, pret mājām. Man gribās būt šeit, man nav tā, ka es esmu gatavs dēļ tā, lai man tur 1 vai 2 nulle kaut kur parādītos ekstra. Es nebraukšu nekur. Es gribu no šejienes mēģināt attīstīt to lietu pasaulē. Klausies, tāds nedaudz privāti jautājumi. Renārs Zeltiņš, tā ir tāda neatņemama geto sastāvdaļa? Renārs jau pēdējos 5 gadus tādā aktīvā darbā neiesaistās. Tieši tāpēc jautāju, vai teiksim tā. Viņš bija absolūti labākais tandēms tam laikam, kad mēs kopā sākām. Absolūti labākais. Es gan gribēju, lai tas stāsts turpinās. Tā bija vairāk uz to brīdi, kad mēs varbūt to pirmo tādu šķiršanos, tur varbūt bija vairāk manas iniciatīvas. Es biju tāds, ka Renāri, jau tik daudz tur viskaut blakām, un es biju tāds tā kā. Pirmā iniciatīva bija no manīm, ka mēs izšķīrāmies. Es biju greizsirdīgs par visiem viņa blakus projektiem. Šobrīd es nebūtu bijis tik ass, es būtu atļauts izdzīvot kaut kādu apli, un tad mēģinājis atkal, jo Renāra radošums, Renāra tas talants, kurš viņam patiesībā ir, viņš mums būtu noderējis pasaulē ļoti. Viņam tas kreatīvs, ja es varu tur tehniski visu tik galā un tur ar naudām un visām, tas man viss tā liekas kopā, bet tas radošums tīri tādā satura veidošanā, lai cilvēkam tādā vietā būtu neaizmirstams piedzīvojums, tas ir Renārs Zeltiņš. Bet tu pats pieminēji tādu zinām greizsirdību kontekstā ar Renāru citiem projektiem un ar laiku, bet tu kādreiz esi izjūtis pret Renāru tādu greizsirdību arī par tādu viņu faktisko, nevis faktisko, bet drīzāk tādu publisko lomu, kurā viņš bija pirmajos 10 geto gados. Vai tur nekad starp jums konkurence nebija? Nē, nekad. Tieši otrādāk. Es biju vienmēr, Renārs neļaus samelot, ka bija tāda diena, ka mēs sēdējām pienā. Es teicu, Renār, tu esi tik talantīgs, ka brauc projām uz Losandželosu. Viņš teica, man nav naudas, es Renārs atradīšu naudu, brauc projām, jo atgriezties var vienmēr. Es Renāru redzēju vēl 10 reizes lielāku nekā varbūt Renārs ir šodien. Galvenais, lai Renāram ir labi, bet tādā es viņu uzskatu par, viņš ir kaut kāds anormāli talantīgs cilvēks, un es ticu, ka tādā Amerikā vai jebkur, kur viņš būtu ticis ar tādu nelielu plecu, viņu atbalstot, viņš būtu realizējis vienkārši fantastiski. Bet saki, tagad, kad, es neatceros, kādu mēnesi vai 2 atpakaļ domāju, tas lēmuma projekts virzījās par jaunu līgumu noslēgšanu ar jums, tev tā sāpējas sirds, ka tur atkal kaut kāda daļa domnieku to izmantoja, vai arī, man grūti teikt, varbūt no visas sirds arī cīnījās pret, bet tev sāpējas sirds, ka atkal jūs tagad bišķi ganīja un lamāja sociālos tīklos? Pirmkārt jāsaprot, ka Twitters ir ļoti specifiska tā platforma, kur palielam vienkārši tas pats tā komunikācija. Ja mēs uzspīt kādam jaunietim, viņš par neko nedzirdēja. Viens jaunietis vienkārši neko par to nezina. Tas bija tāds Twitter burbulis. Savukārt aizejot uz domas sēdi, kad tika runāts vispār par konceptu, kā varētu būt, vai vispār mēs no tā Grīziņkalna nākotnē būtu gatavi kaut ko mainīt. Pirmais jautājums ir, vispār esam gatavi. Es saku, protams, ka mēs būtu gatavi, bet tikai tā infrastruktūrai būtu jābūt uzlabotai, atbilstošai un tā tālāk. Un tādā brīdī gan no mēra, gan no vicemēra, gan no principā visi, kas sēdēja pie galda, bija reāls atbalsts. Tāds īstenībā bija reāls atbalsts. Tur ir tāda šaura grupa ar cilvēkiem, kuri
vai viņiem nepatīk sports, vai viņiem nav bērnu, vai viņiem ir kaut kāds cits iemesls, kāpēc tik radikāli var izturēties pret to, ko mēs tur darām. Mēs jau tās tumbas esam tur griezuši mazāk. Es likšu drīz atkal kārtējo vēsturisko postu, un es parādīšu vienkārši tumbu apjomu, ar kuru mēs bijām kādā 3. 4. sezonā. Un es vienkārši skatos uz to. Es domāju, mēs šobrīd runājam par skaņu, kad mēs esam aizbūvējuši ciet ar konteineriem, pagriezuši tur mazas tumbiņas pret parku, un tikai lielajos pasākumos atļaujam skandināt skaļāk, jo vienkārši man pašam galva sāp no trokšņa. Es daudz tur atrodos, un man nav komfortabli. Es gribu, lai cilvēki var vienmēr sarunāties savā starpā. Tam nav jābūt. Tā nav diskutēt. Tā ir tāda diskutēt, bet tam jābūt pavadījumam. Tas nevar būt, ka tu atnāc un tas nav nekāds narkomānu perēklis, kur vajag tev reivāt, lai tev bliež pa smadzenēm un tā. Tāpēc šobrīd labā ziņa ir tā, ka mēs esam pagarinājuši līgumu. Tas ir minimums tie 3 gadi. Es domāju, pēc 3 gadiem mēs ar augstu varbūtību, ja mēs šobrīd runājam par centrālu tirgu un tā, bet, draugi mīļie, tur bez 1-3 miljoniem investīciju. Vienkārši tas skan tā, 3 miljoni. Bez 1-3 miljoniem investīciju un pēc tam katru gadu vēl miljonus vismaz. Zem jumta nekas nav iespējams. Vienkārši jāsaprot tas ir. Ja? Un arī geto projektam ir zināma sezonalitāte. Viņš nav vajadzīgs ziemā. Vienkārši pēc būtības, ja viņš vienreiz ir vajadzīgs, mēs varam iznomāt Ķīpsalas halli kaut vai 5 reizes. Bet nav vajadzības, jo bērni beidz skolu māja beigās, un tad ir tas uzdevums mums viņus maksimāli iesaistīt dažādās aktivitātēs, lai turētu viņu fokusu, lai viņš neaizpeld kaut kur galīgi tur. Tāpēc ir tur nometnes bērniem paralēli. Mums tomēr ir ļoti daudz sporta skolu bērni. Tas ir vasaras projekts, un tāpēc man liekas, kamēr mēs neesam tik bagāta valsts vai pašvaldība vai sabiedrība, ka mēs neesam gatavi uzbūvēt kaut ko daudz labāku, tikmēr, man liekas, vajadzētu ar tādu kaut kādu sadarbību atrast tur, gan ar tiem vietējiem iedzīvotājiem, kuriem nepatīk, gan tiem, kuriem patīk. Bet pat ja būtu tie 3 miljoni, domāju, un saka, tā teikt, tūlīt viss saorganizēsim, tev pašam tā vispār šķiet tāda laba ideja principā pārvākties no Grīziņkalna. Jo man kaut kādā, es pēkšņi iedomājos Londonā Chelsea stadions, viņš jau tas netiek pārcelts tikai tāpēc, ka kopš kluba izveidošanas un stadiona uzcelšanas tur ir daudz bagātnieki, kā sacīt, ievākušies Raičikā, un viņiem varētu kaut kas nepatikt. Tā ir kaut kāda, tā skaitā tradīcija, kaut kāda īpaši pat pievienot vērtību. Un man liekas, ka arī es nevaru iedomāties to getiņu ne Grīziņā. Skaidrs, ka mēs daudz ko nevaram iedomāties, un tad tas notiek un pēkšņi varam. Bet man liekas, tu zaudētu, vai jūs zaudētu kaut ko daudz būtiskāku, kā jūsu lamātājs. Ja? Bet tie lamātāji jau ir kaut kādi jūsu, teiksim, vai ne promoteri. Es par to esmu domājis. Jāsaprot, ka tagad ar visu Rail Baltica projektu, ja mēs skatāmies tādā garākā griezumā. Pirmkārt, tur piebrauc visi pilsēta autobusi. Ja mēs runājam par centrālu tirgu, par plusiem. Labi, piebrauc visi pilsēta autobusi. Tuliņās varēs migrēt tur gandrīz no Helsinkiem, no Varšavas. Mēs varam paplašināt, ja mēs to ar pilsētu kopā, ar federācijām kopā redzam kā tādu projektu, kā instrumentu, kurš palīdz visam. Tad, 15 gadi nodzīvot, ja mēs redzam, ka jāiet ir tālāk, bet tad man ir jāredz, ka nevis viens Elbakens to grib, ar savu komandu. Jā, protams. Bet ka tiešām mēs pēc būtības apzināmies, ka kaut kas foršs ir sanācis. Normāli, pirmie 15 gadi tāds startups, dēļ kliekšanas vai nedēļ kliekšanas, mēs esam nonākuši pie tā jautājuma, ka taisam upgrade, sasēžamies, izveidojam, un es nedomāju, un nākamajos 15, 20 gados tā pati sajūta var izveidoties arī tajā centrāla tirgu, jo tam jaunietim piedzimstot, ja viņš pirmo reizi aizies uz centrāla tirgu piedalīties, tad viņam tā sajūta 10 gados izveidosies. Tā kā es redzu ļoti daudz plusus, varbūt kaut kādā brīdī varbūt kaut kāds kritums, un arī tas kontingents īstenībā šobrīd mums būs pāris pop-up pasākumi centrāla tirgu, tieši ar futbolu, tad es varēšu iedot kaut kādu feedback par to, kā ir gājis. Un patiesībā ar to trokšņu jautājumu mēs sākām tur diskutēt, mēs sakām, ziniet, mēs arī varētu īstenībā samazināt varbūt pasākumu skaitu Grīziņkalnā, lai dotos uz Bolderāju, lai dotos kaut kur pie Origo un tā tālāk, jo šodien jau sociāli tīkli, lai cik mēs tur nebūtu populāri un aktīvi, patiesībā tam cilvēkam tāpat kā politikā vajag pieskarties un ar viņu nonākt kontaktā.
Un īstenībā tāds atkal no tā defekta ir iespēja radīt efektu, doties pie tiem jauniešiem uz dažādiem rajoniem, bet tai mekai ir jābūt. Kaut kādai mekai ir jābūt, kur viņš beigās saprot, kurā autobusam jāiekāp, lai viņš aizbrauktu tam, kuram nav tā nauda, pavadīt savu brīvo laiku tādā sakarīgā, organizētā vidē. Kurš ir tavs tāds neaizmirstamākais mirklis pašam priekš sevis profesionālā basketbolista karjerā? Es neuzskatu, ka es būtu... Labi, bet tomēr. Es būtu bijis pieskāries. Okay, labi, vismaz kaut vai jaunatnē līdz brīdim, kamēr tu domāji, ka tev ir priekšā liela profesionāla karjera. Tāda situācija, ko es daudziem jauniešiem stāstīju, es esmu Polijā 16 gados, 16,5 gados, un tūliņ parakstīšu pirmo līgumu. Es tur būtu bijis vismazā jaunākais. Šķēle, laikam, 17 gados parakstīju, es būtu bijis jau 16 parakstījis. Ar Anvilu, ar Anvilu tajā brīdī čempionu klubs. Šķēle jau laikam bija gadu tur nospēlējis, un tad tā kā man tam šķēlim tā kā līdzi, tā kā stoma. Un notiek treniņš, un ir 45 minūtes jāskrien kombinācijas bez aizsargiem. Tiem jaunajiem, lai viņi vispār galvā, lai vispār atcerētos. Un tad sākās treniņš 3 stundīgs. Un paiet pusotru stundu no tā galvenā treniņa, kopā tas ir 2:15. Un es stāvu aizelsies pie tā urlepa. Un es pie sevi domāju, ja tas ir profesionāls sports, varbūt tomēr nē. Jo tāpēc, ka tas bija tik smagi. Un tādā brīdī nosilpjās, ka drīkst iet dzert ūdeni. Jo es biju domājis, ka es tūliņ teikšu stop, un ar to arī beigsies stāst. Jo bija nenormāli. Es arī centos. Es nesačkoju treniņos un tā tālāk. Un bija pagājis tikai, tur kaut kāda stunda 30 no tā pamattreniņa, un vēl ir pusotra priekšā, un es to saprotu. Un es jau esmu beigts. Tāpēc, lai tā būtu man spilgtākā atmiņa par profesionālo sportu, tā kā tiem, kuriem liekas, ka tas ir viegli, jautri un tā tālāk, tad vajag pamēģināt. Bet tu saviem bērniem, ja būtu kaut kāda... Nenovēlu sportu. Nenovēlu? Nekādā gadījumā. Jo? Man dēls ļoti aizrāvies ar futbolu, un, protams, viņu atbalstīs līdz pēdējiem un tā, bet es nenovēlu, protams, tas ir nenormāli riskanti. Nedod Dievs, tu nospēlē nepārāk līgumiem bagātu karjeru līdz 30 gadiem. Un tev 30 gados ir jāsāk kļūdīties. Tad, kad tu kļūdies 18, 20, 22, 25, katram vecumam ir kaut kādas tādas pieņemamas kļūdas. Ja man būtu jādara 30 gados to, ko es darīju 23 vai 18, piedodiet, bet tas būtu vēl smagāk, jo es jau būtu, nedod Dievs, vēl apaudzis ar kaut kādām ambīcijām. Tāpēc man liekas, tāds Jānis Blūms ir absolūts piemērs, ar nepārāk, ar labiem līgumiem. Protams, pret parastu cilvēku ar labiem līgumiem, bet tik un tā spēja 38 gados pabeigt karjeru, tik ātri ielikt iekšā darbā un būt tik produktīvs, efektīvs, un viņš to rezultātu turpina sasniegt tieši tāpat. Neatlaidīgs darbs, tāds mehānisms, bet Jānis Blums mums piemērs, ka profesionāls sportists, kurš nav pelnījis kā Porziņš vai kā Biedriņš, fantastiski iekļaujas sabiedriskajā dzīvē. Hei, vai zināji, ka Viršu veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā! Kā vienmēr, jūties kā mājās. Kafija pati labākā Viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienmēr ļoti garšīgs ēdiens un vienmēr draudzīgi piedāvājumi visiem. Uzņemiet savu enerģijas lādiņu tepat Viršos, lai jums pietiek jaudas gan atpūtai, gan treniņiem. Saki, pats sev vērtējot, tu šajos 16 gados pašaprāt, esi tā kā būtiski mainījies? Kā cilvēks, katrs jau pieaug bišķiņu. Tā, dienas beigās, tāpēc mēs jau šeit esam atnākuši mācīties. Nav jau tā, ka kaut kādas tādas emocijas ziņā, es nezinu, es domāju, man vienmēr bija kaut kādi labi nodomi. Man nebija nekādas, es nedomāju, ka es būtu bijis tur kādreiz šausmīgi slikts vai ļauns, un tagad es tur baigi būtu ar kaut kādu aizrāvies ar kaut ko, kas man būtu palīdzējis. Protams, kad tev seko jauni cilvēki, kuri patstāvīgi tu viņus kaut ko trenē, vai tu viņus mēģini padarīt labākus, un tas ir no savu piemēra. Es droši vien tur nevarētu staigāt ar cīgu zobos, gar Grīziņkalnu stāstīt, cik labi vai slikti ir pīpēt. Tas tā kā, un sabiedrība ir man palīdzējusi augt, un, protams, kad arī komunikācija, ko tu ar tevi, man ļoti daudz ir spārnots frāzes
no mūsu ar tevis komunikācijas un tā tālāk. Man ir nācies tikties ar tik daudz tomēr talantīgiem cilvēkiem. Tie ir uzņēmēji, izcili tur mākslinieki. Tie ir talantīgi cilvēki. Dienas beigās politiķi, mēri un tā tālāk. Un tik daudz peripētīs ir piedzīvots. Tu jau tajā visā audz. Sākumā tu tur agresīvs, dusmojas. Tagad kaut kas notiek. Saprotu, ok, tā ir daļa no spēles. Taisnīgāk, netaisnīgāk. Ja es nemeklēju kaut kādu šausmīgu taisnīgumu, es saprotu, ka vienkārši cilvēkam viņš domā citādāk. Šobrīd viņš tādā fāzē, kad viņam izdevīgums ir īstermiņa svarīgāks nekā kaut kādas tur konceptuāls vai ilgtermiņa lietas. Viņš tāpēc tā rīkojās. Es viņu varu attaisnot. Man nav vairs šīs sajūtas, kā tā var. Bet labi, tu, teiksim tā, ja man kāds prasītu tevi noraksturot pirms 16 gadiem, es teiktu, tu ir īsts dumpinieks. Tā, šī vārda vislabākajā nozīmē, ka es iedomājos dumpinieks, es teiktu, Raimonds Elbekjans. Tā kā piemērs vispār, etalons kaut kādā ziņā. Un jautājums, es varbūt to jautājumu uzdodot, domāju tā, vai tu pats jūti, ka tu esi no tā dumpinieka pārvērties par tādu pragmātiķi. Pie tam, saprot man pareizi, es galīgi nedomāju, ka tas ir slikti, es par nedodu vērtējumu. Un es jau tāds pāris raksturu lielumus minēšu. Tu tagad nosauktu vienotības politiķus par prostitūtām, piemēram, tikai tāpēc, ka viņi atnāk aģitēt tur gar getiņu vai tu filmējies uz škovu filmā reklāmas un atkal. Es īstenībā to ļoti cienīju. Kāpēc? Tāpēc, ka vispār nebija šaubu par to, ka tu viņu no sirds atbalsti. Un tev bija pofīgi, vai tu riskē, vai tu neriskē, ko citu padomās, es atbalstu, es nofilmēšos. Vai pat pats filmēju to filmu. Vai. Tu saproti, tu šodien kaut ko tādu darītu? Par tiem konkrētiem 2 piemēriem. Labi, sieviešu vienlīdzības kustību ratā tu pasūtīji tikai tāpēc, ka viņi nokritizēja. Tur bija kaut kas stipri pārspīlēts. Okay, nokritizēja reklāmas kampaņu, un tu viņus pasūtīji, kā sacīt, 3 mājas tālāk. Tur bija citādi. Tur vienkārt man zvanīja no mēdījiem, un es teicu, tiem, kuriem nepatīk, tie var iet dirst. Kaut gan tur nebija vēl tādā brīdī runa par konkrēto centru. Konkrētu centru vai ko. Es vienkārši tā ākstoties, es braucu uz ofisu un runāju pa telefonu. Un tu tā ākstoties, tā viss tā saruna. Tā sanāca, ka tur sanāca no tās mušas tas normālais zilonis. Bet ok, mēs uzzinājām, kas ir centrs Mārta. Tas arī labi, jo īstenībā līdz tam es nemaz nezināju, kas tāds ir. Par dumpinieku un vai es piedalītos dažādos tāda veida projektos. Saprotu, tā starpība, kad tajā brīdī, kad bija Ušakovs, tad mēs varējām braukt ar tanku centrālajā laukumā. Un bija absolūti skaidrs, ka tur tiek veidots kaut kāds tāds piedzīvojums. Un tajā brīdī, kad es Ušakovam liku priekšā, kur viņš varētu nākt uz kādiem pasākumiem un tur teikt runu vai vēl kaut ko vēl, šeit Raimond, nodarbojas savām lietām, es strādāju. Tāda bija tā komunikācija. Un ar pilsētu attiecības bija apmēram tādas, Raimond, ja jums kaut ko vajag, aizslēgt krastmalu, atslēgt krastmalu vai kaut ko, nāc un saki. Un tā ir milzīga starpība no tā feelinga, kā tu rīkojies. Tu esi tāds drosmīgs, tu laidi raķetes, tev kāds sponsors tur iedod, tu atkal laidi raķetes. Tev nav jābūt visu laiku piesardzīgam. Šobrīd, teiksim, tur cīnoties par līdzsnancēm, kur mēs esam vienā elītē ar krastu maču un vefu, kaut gan, man liekas, krastu maču tāds superīgs pilsētas svētku projekts, kurš ir pierādījis sevi, kuram ir milzīga vērtība. Gribētos tur redzēt, varbūt kaut kādu basketbola savienības lielāku iesaist, jo tur zinām nozīme ir, pašam, tas tomēr ir centrālais notikums ar tematiku basketbols. Un tu tā kā, varbūt kaut kā tur saslēgties pa daudziem gadiem. Savukārt Getiņš tāds sociāls projekts ar garu sezonu, un es nemēru nekādās naudas izteiksmēs, ja? Un Vēfs, kurš atkal dara pilnīgi citu kaut kādu funkciju, kas ir profesionālais sports, kā tāds pilārs tur jaunietim un tā, ja viņš pēkšņi neaizbrauc uz ārzemēm, nevis pat uz ārzemēm, bet es runāju par tādiem lieliem līgumiem pasaulē. Un man nav skaidrs, kā mēs esam nonākuši tajā vienā elītē, un ik pa brīdim vēl mūs mēģina kaut kā tā kā kā tas saucās, ka tur konfrontēt, un tas man liekas, pie kā mēs esam nonākuši? Kaut kāds pilnīgi nesakarīgs lietas. Labi, bet redzi, tu nosacini, ka nesakarīgs lietas, un jautājums, ko dari tālāk? Vai to skaļi visiem pasaki, tādējādi izraisot skandālu, vai vienkārši ar to samierinies,
un kaut kā tur migrē starp tiem akmeņiem. Kāpēc to saku? Tā ir tā atšķirība, manuprāt, ar Raimondu Elbekenu pirms 16 gadiem, kurš tādā situācijā, kā sacīt, pateiktu, velns par rāvis, kas jūs galīgi idioti esat. Nesaprotiet, ka tie 3 projekti ir pilnīgi savādāk. Ko jūs to mums liekat konkrēti? Raimonds Elbekens šodien, es teiktu, dzīve ir tāda, kā sacīt, ar galvu sienā neskriešu, labāk, kā sacīt, pie tiem noteikumiem. Es jau šeit tev pašam, kā liekas, vai tu esi jau pārdzīvojis to momentu, ka tu tiešām tici un uzskati, ka tu to pasauli vari izmainīt. Un tieši tāpēc es varbūt arī nepasaku to. Jo es ticu, ka to var izmainīt. Tā ir viltība. Tā ir cita tehnika. Vienkārši iet un bļaut tanī brīdī, kad tu esi... mēs vienkārši nevaram vairs atļauties uzvesties tā, kā mēs uzdevāmies vakar. Mēs tāpat ejam uz pašvaldību un sakam, ka mums saka nevis 100 000, bet 350. Mums saka, nebūs jums 350, bet jums ir 100 un priecājieties. Un vēl mēs tur kaut ko diskutējam, jā vai nē un tā tā. Ja Ventspils uz vienu festivālu tur iegulda 90 000, nobukots tiek viss viesnīcas un tā tā. Tad Ventspils redz foršu sadarbības partneri, kur mēs atbraucam ar saviem sponsoriem, Balcijām un vispārējo Rīgas pilsētu kādā diskusijā ieslīgst. Pie tā jāatgriežas, bet no tā, tur jāstāsta, vai no tā, ka es pateikšu, ka visi kretīni un idioti, kaut gan es nedomāju, ka kretīni un idioti ir zināmā mērā mainījusies ar kaut kādu, laikam, finansiālā situācija. Un es nekad neesmu uzstījis, ka Getiņš ir svarīgāks par pensionāriem. Es nekad neesmu uzstījis, ka Getiņš ir svarīgāks par cilvēkiem ar invaliditāti vai ar vēža slimniekiem vai tā. Ja mūs nolikt tādā prioritāte šajā skalā. Un ņemot vērā mūsu popularitāti, jaudu, pieredzi, mēs tiekam galā. Jautājums ir, kurā brīdī mums būs, teiksim, mērs, kurš nemainīsies ik pēc 2 gadiem. Un es ticu, ka, teiksim, tur ķirsim ir absolūts simpātijas pret Getiņu. Tas, ko es redzēju pie galda, Ratniekam absolūts simpātijas pret Getiņu. Es neredzu nevienu tur, kuram nebūtu, bet vienkārši tās naudas ir tik, cik viņi ir, un no tās bļaušanas taču nebūs nekāda jēga. Drīzāk tad jāskatās Eiropas programmu virzienā. Mēs šobrīd esam tikušies ar vairākām ministrijām. Eiropas programmu virzienā, kā varētu piesaistīt un tā tā. No tā ir lielāka jēga nekā kāda no viņa partijas biedriem nosaukt tur par idiotu, ka viņš ir tāds un nav iedevis mums tur 100 vai 200 000, lai mēs ar viņiem vienkārši varētu sarīkot labāku, kvalitīvāku saturu jaunam cilvēkam. Tāds mans viedoklis. Tu man reiz vienkārši to teici, tāpēc tā jautāju, tu pats vēl plāno kādreiz Latvijā kļūt par sporta ministru? Tu man reiz to teici, ka tas tev tik tiešām interesētu. Kādreiz man likās, ka kaut ko var sakārtot. Tāpēc varbūt man tāda sajūta bija. Šodien Olimpiskajā centrā es iegāju un Fogels man saka, Enārs, Raimonds, varbūt tev jāiet pa Olimpiskās komitejas prezidentu. Tā smejoties. Un, kā tev saka, man šķiet, ka tā problēma, kamēr būs cilvēks, tikmēr tajā demokrātijā nav tāda autoritīva. Nevar jau pateikt, kā būs. Nav viens cilvēks, kurš pateikt, kā būs. Mums visiem savā starpā jāvienojas. Elbekenam, Jaunupam ar Šnepu, nākamajam. Mums visiem kaut kā jāvienojas par kaut kādiem spēles noteikumiem. Un vienmēr, jebkuros laikos, būs kāds, kuram liksies, ka viņš ir gudrāks par to otru. Un tie ķīviņi, es domāju, tā ir neatņemama spēles sastāvdaļa. Tagad mēs visi izķīvēsimies, pastīsimies kaut kādiem rezultātiem. Varbūt būs kaut kāda bēdre, pēc tās visas ņemšanās, kas šobrīd ir ap to olimpisko tiem finansēm, tur pietur, nedod, dod, priekš kam dod, cik dod. Tāda visu laiku tāda retorika, man liekas, šausmīgi it kā ilga, kaut gan, tad tam jānotiek ir kaut kā pragmatiskāk. Nevis tā kā šobrīd viss saķerts un nedod vienkārši to naudu, teiksim, tiem sportistiem. Ja? Tā kā sporta ministrs, varbūt pēc 10 gadiem. Tad būs 40. Ideāls 8, jā, ideāls vecums. Bet tad droši vien jāsāk ir tuliņās. Raimond, Nauris Miezis, tavuprāt. Ne tikai viņš, vispār. 3x3 mūsu brīnuma komanda. Tu pats arī uzskati, es tā uzskatu, sākšu ar to, ka es tā uzskatu, bet tu pats arī uzskati tā, ka, ja nebūtu tevis un Getiņa, nebūtu nekāda zelta Tokijā. Pirmkārt, vienmēr jāstāstā, nebūtu Raimonds Elbekens, varbūt būtu kāds cits. Dienas beigās niša streetbols aizsākās pirms Raimonda Elbekena.
Nu, es spēlēju no kaut kādiem 9 gadiem, laikam. Es 92. gadā, ne? Nu, 10 gadus. Tas slavenais, cik tur tās komandas tur pie... Jā, man tur matemātiski īsti nesnāk tās 900. Nu, tā viņi visu 900 jā, kaut kā pie 1000. Man nesnāk matemātiski uz tiem 40 groziem, es kā organizators, man nesnāk, bet ja bija, tad bija. Nu, leģenda vēsta, ka bija. Leģenda vēsta, tu pats nespēlē. Es redzēju savu acīm, kā izstās 200 komandas. Un tas ir ļoti, ļoti daudz. Nu, es varu iedomāties 2 reizes vairāk, bet 4 reizes vairāk grūti. Tātad man ir prieks, ka mūsu laiki sakrita, ka bija Nauris Miezis, kurš to karjeru bija pagriezis tā kā otrajā plānā, ka bija tāds Jānis Āri, kurš dikti priecīgs bija, ka viņam bija ambīcijas uzvarēt Getiņā, un, lai uzvarētu Getiņā, viņam bija vajadzīgs Nauris Miezis. Un viņš bija tas, kurš dulināja Nauri spēlēt. Un kā ir cilvēkam? Ja viņam rezultāti parādās, tā kā ar to ēšanu, kā apetīti aug ēdot, ja viņam rezultāti parādās, viņš vienkārši sāk vairāk tā aizķerties. Un es nevienā brīdī negribētu domāt, ka es kaut kā es negribu uzņemties tādu lielu lomu. Puiši nāca un izmantoja platformu, kur mēs patiesībā radījām vienkārši jauniešiem, kur tusēties, ierādīt teritoriju, kurā nesmēķē, jo citiem sēž tēvs spodu mājās un smēķē. Un tāpēc tam jaunietim pat nav izpratni, kas ir labi, kas ir slikti, jo, skatoties uz savu tēvu, māti, viņi aug pavisam dažādos apstākļos. Un tas projekta mērķis bija radīt platformu. Tas, ka mums tur bija 6, 8 komandas, kuras tur sitās savā starpā, tur Valmiera, ne Valmiera, un tur Miezis varēja atnākt un viņus apspēlēt, kas bija tāds zināms fenomens, ja, kopā ar Jurijānu, kurš šobrīd ir neirologs, un Āri, kurš ir bārmens, un Epners, kurš ir joks. Tā kā tāda interesanta komanda, kur apspēlēja gan Valmieras, Kaufmaņus un citus profesionālus spēlētājus un tā. Tā kā es domāju, ka puiši izmantoja platformu un super, un es no sevīm tur man tos pagonis. Lauris, noņem. Labi, es neatvieglošu tavu dzīvi šajā mūsu sarunā. Tavuprāt, viņam un arī pārējiem, kas ir vismaz daļa izteikusies, ir jāmaina lēmums un jāpiedalās šī gada Olimpiskajās spēlēs? Es saprotu, ka jau kaut kur ir mainīts lēmums. Ko nozīmē mainīts lēmums? Es no viņa neesmu. Tad Nauris Miezis publiski pateica, ka tur Olimpiskā komiteja, tur valsts viens, es nepiedalīšos, ja piedalīsies Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Viņš to pateica, līdz ar to, lai viņš piedalītos, lai viņš pats piedalītos. Viņam ir jāmaina savs lēmums. Atkal, bez vērtējuma, tavs viedoklis, viņam tas ir jādara vai nav jādara? Lai cik tas nebūtu smags lēmums, šī brīdī es domāju, ka viņam mainot šo lēmumu ar augstu varbūtību, tas tiks pieminēts visu mūžu. Lai cik tas nebūtu, tas tiks pieminēts, tāpēc, kā man tur komentē to Ušakova filmu, tur dod Dievs, lai galvenais tur saskaņa, neatgriežas pie varas, jo tad atkal viss būs baigi labi. Tad atkal teiks, ka es biju baigais malecis un viss darīja pareizi uz kaut kādu periodu. Ja? Un savukārt par Nauri, vienkārši tas tiks pieminēts visu mūžu, bet man liekas, viņš pārsteidzās ar to savu komentāru, ja no tādas profesionālās un tādas puses skatās. No pragmatiskās. Bišķi pārsteidzās. Un tāpēc šobrīd Nauris ir ļoti neērtā situācijā. Mēs visi redzējām performanci atlasē, kur viņš principā pateicoties viņam vienkārši mēs tur šobrīd esam, jo tās nākamās atlases kārtas būtu daudz grūtākas. Tur ļoti stiprs komandas nāca pret viņiem. Tāpēc es gribu redzēt viņu uz parketa, bet es ļoti redzu lielu nākotnē risku, ka tas tiks vilkts. Tā kā Miglniekam tur par to, ka viņš spēlē. Labi, tās tomēr nav salīdzināmas lietas. Bet iedomājies aizbrauc uz kaut kādu... Tur aizbrauc cilvēki nospēlē principā citas valsts izlasē. Tā tomēr ir starpība. Šeit ir runa par to, ka ja arī viņš mainīs viedokli, viņš jau spēlēs Latvijas izlasē. Tā tomēr ir. Tās tomēr ir dažādas kategorijas. Man negribētos pielīdzināt visu. Es tikai gribu pateikt to, kad viņiem ģimenē es aizbraucu uz IT tur tādu konferences web summitu Portugālē un satieku Miglnieka meitu. Un mēs tā... Igor Miglnieka, jā. Un mēs tā neformāli runājam, un viņiem tādas, un viņa piemin to, un tas sāp visai ģimenei. Tādā ziņā sāp, ka tas tiek pieminēts un pieminēts. Es saku, beidz, vai tiešām tas tik ļoti tiek pieminēts? Es saku, tu jā, zini, visu mūžu šitā te piemina. Un tāpēc
Un tāpēc, kaut gan man... es tur nekādu tādu nosodījumu arī. Es vispār cenšos cilvēkus vairs tik ārprātīgi nedalīt un nenosodīt, jo es nezinu, kā viņš raudzes, no kurienes viņš nācis un kā viņš pieņems tos lēmumus. Šī brīdī... Nu labi, bet, ja drīkst, uz mirkli iepauzēsim ar olimpiādi šogad, bet tomēr 92. gads un Vētras un Migalnieka lēmums, tavuprāt, kā lēmums? Tā ir nodevība Latvijas basketbolam? Es domāju, ka nav tā nodevība, tā iemesls pēc, kad tie bija jauni džeki, kuri bija apmēram... vienmēr jau viņi ir jauni, tā vairumā tomēr tajā sportā. Viņi bija, es domāju, jaunāki nekā miezas tagad, bet tur nav, atkal mēs neslīdzinām. Un tanī brīdī es pieļauju, ka bija liela sabiedrības daļa, kur nesaprata un nenoķēra, kas mainīsies, kā mainīsies. Bija tur mans vecais tevs, kurš bija tur liels direktors sarkanajā kvadrātā. Un viņš nesaprata, kas ir jāprivatizē un uz kuriem jādodas. Jo likās, varbūt tas kaut kāds tāds šūpols, kurš vēl atgriezīsies un kā nu tur būs. Un kur ir tā olimpiāda, un tagad mēs brauksim. Tāpēc es noteikti negribu nosodīt nekādā gadījumā. Mums tā viegli ir pagriezt kaut ko atpakaļ un salikt, ka tas ir labi un tas ir slikti. Es nenosodu. Klau, šobrīd Latvijas basketbols, tavuprāt, kaut ko dara ļoti nepareizi. Latvijas basketbols plašākā nozīmē. Es domāju, ka Latvijas basketbola saima, kur, protams, federācija ir galva, bet ne tikai federācija. Kopumā Latvijas basketbola saima. Tu zini, man liekas, ka tas apmierinātības līmenis, teiksim, tādā LBL 3, LBL 2 līmenī ir pietiekami augsts. Es biju uz spēli Jelgava pret Salaspili, kas bija fināls. Es atceros Salaspili, kurā vispār nespēlēja basketbolu. Tas bija tikai 10 gadu atpakaļ. Un šodien viņi spēlēja LBL 2 finālā. Ir 1000 cilvēku zālē. Un man šķiet, ka kopā ar to izlasi, kopā ar Porziņģi, kurš fantastiski promotē ideju par basketbolu, ja? Kopā ar tas, ka tam basketbolam kaut kādas baigi dziļās tādas saknes ir saugušas. Piemēram, Madona, LBL 3, tur pilna zāle. Ja? Tā kā es to redzu caur Instagram, caur sociālajiem tīkliem un tā. Es nedomāju, ka tas ir tādā tieši savienības līmenī tiek kaut kas veidots unikāls, bet paši cilvēki reģionos un tie, kas ir iesaistīti tajā basītī, jo tā ir tāda izvēle. Viņš ir pats izvēlējies, ka viņš to basīti veidos tajā pilsētā. Tie fanāti dara fenomenālu darbu, un tas ir piemērs tam, ka tu tur no augšas vari bļaut un mēģināt kādu ietekmēt, cik tu gribi. Vai to programmu. Tāpēc valstī, lai maksātu cilvēku nodokļus, cilvēkiem kaut kā ir jāvienojās un jābūt tai idejai par to, ka mēs tā darīsim, un tad kaut kā mēs strādāsim tādā vienotā komandā. Man liekas, ka šobrīd Vējons kā prezidents mierīgi, lēnu garu ar Ciprus tādu zināmu aktivitāti. Viņi kaut kā to menedžmentu tur kaut kā tiek galā, vai mēs redzam, teiksim, iepriekšējās vēlēšanās mēs gājām ar kaut kādu komandu, kaut kādu ideju, kaut kādu piedāvājumu par to, kā būtu jābūt. Mēs redzējām, kā beidzās tās vēlēšanas, un es arī neesmu slēpis un rakstījis par to Instagramā. Man bija ļoti jocīgi, ka uz papīra man bija, nevis man, bet mūsu, tā teikt, komandai bija, cik tur bija 30, kaut kāds 8 balss, 38 balss no 50. Ja vēlēšanas beidzās ar 12 balsīm, tad man ir tāds zināms jautājums, kā lai mēs tad tur tās attiecības tā veidojam. Tāpēc, ka man nebūtu tev problēma pateikt, Elvikan, tu pa manīm balsos. Es teicu, zini, Edgar, es balsošu par Vējonu. Tā kā es tā arī pateiktu, jo mēs tur, mēs rītdien būsim tur kopā, vēl kaut ko vēl. Tu man varbūt pārliecinās, teikt, labi, tu man pierunāji, es par tevi balsošu. Tu vari rēķināties, ka tev tā balss būs. Ja man ir 38 un beigās 12, tad man ir jautājums, vai man ir jāiesaistās tajā kādā politiskās vai sistēmas dzīves veidošanā. Man ir mana atbildība ar Geto basketu. Es cenšos izdarīt labāko 3-3 basketbolu Latvijā, kamēr es to daru. Tā kā. Spēlēt prot daudz. Laukumā visu izšķir detaļas un nianses. Katrā uzbrukumā, katrā aizsardzībā. Jo augstākā līmenī tu spēlē, jo likmes un prasības ir augstākas. Mēs strādājam dienu no dienas, gadu no gada, lai slīpētu katru sadarbību, saspēli un metienu.
Tikai tāpēc mēs uzvaram. Rietumbanka kvalitāte nekad nav nejaušība. Par Nauri, tu vienkārši arī tā kā nedaudz tai virzienā. Man arī visu laiku ir sajūta, ka tas kopējais tāds Latvijas sabiedrības šobrīd tāds nedaudz, es teiktu, laikam tāds mietpilsoniskais spiediens. Man ir vienkārši, es tiešām uzskatu, tas ir tīrs viņa lēmums, un viņš ir tiesīgs mainīt, un viņš vispār neko, manuprāt, nebūs nodevis, ja arī viedokli mainīs. Bet man vienkārši liekas, ka kaut kādā ziņā caur to mietpilsonisko spiedienu tādu, ka tas taču svarīgi, tā kā pasteidzās un tā, tiek laupīta iespēja viņam kļūt par tādu īstu Latvijas leģendu. Ja, jo, vinnēja zeltu, ja, kvalificējās, un tiešām, un pie tam pirms kvalifikācijas, principiāli apsvērumu dēļ, vērtības apsvērumu dēļ, pateica lielu, kā sacīt, pieņem lielu lēmumu, nokvalificējās, un tik un tā pateica, nē, es nebraukšu, jo sekojošais par Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Tas, protams, priekš vietējā mēroga, tu saproti, ja mēs paskatāmies pēc 20 gadiem un tā. Un man liekas, ka tas kopējais spiediens, kas šobrīd ir apmēram, es tev pateikšu vienu tādu smieklīgu piemēru, kas, protams, ir savādāks. Man Valters savā laikā teica, viņš saka, es nevaru saprast, ko visi ņemās, ka es uz 88. gada olimpiādu sākumā netaisījos braukt. Visi apvainojušies, visa rūpnīca tur uz manīm šķības skatās, domāju, velns par aus. Baigie basketbola fani atradušies PSRS izlases. Pēc tam es ieraugu, ja es esmu PSRS izlase olimpiādē, tam Volgas, tam Žīguļi. Tur saraksts vesels ar nahļebņikiem, ja, kuri kaut ko iegūst. Un man bišķiņ liekas, ka šeit tas spiediens šobrīd tāds pats, ja, visai olimpiskai komitejai, basketbola savienības prezidentam, ģenerāla sekretāram. Tur tie savus labumus no tā fakta, ka būs, ja, redz tik daudz. Ka tagad, Nauri, tu pasteidzies. Taču visas Latvijas vārdā es tev aitu. Jautājums ir, vai to lēmumu vienkārši nebūtu jāatstāja viņa ziņā, jo, es gribu teikt visiem, ticiet man, viņš labāk zinās, kādu lēmumu pieņemt. Un vienkārši samierinamies ar to. Tas ir viņa lēmums. Tā ir viņa tiesība. Bet tagad es nesaprotu, brauks tās Krievijas, Baltkrievijas tie sportisti? Brauks, protams. Brauks, tas jau tā kā nolemts. Vienmēr jau var neaizbraukt, kamēr olimpiāda nav sāksies, vienmēr var neaizbraukt, bet, protams, ka brauks. Jā, brauks maz, brauks tikai atsevišķos sporta veidos, tikai tādos, kur federācijas to ir akceptējuši un tā, bet brauks. Neapskaužam situāciju, bet par labumiem vai nelabumiem es, Nauris, lai pats tur izdara lēmumu, kā tu arī saki, bet es uzskatu, ka... Labi. Es tev vēl es uzskatu, ka viņš pārsteidzās ar savu to komentāru, un es zinot, ka tur laiki plūst un mainās un viss pārējais, viena lieta ir palikt par tādu komunikācijā varoni. Es pateicu nē ārprātīgai Krievijai, kuras nekad neslēps, ka man līdz karam un tā tālāk šausmīgi daudz draugi, paziņas, piedzīvoju, ļoti daudz labu lietu. Viena lieta ir šobrīd tur Krievijas politika, un otra lieta ir cilvēki, kuri tur nav visi mierā ar notiekošo, ar karu un iebrukumu Ukrainā. Tā kā tas ir, man liekas, tik sensitīvs, smags šobrīd jautājums, un tur pielaist, nepielaist, un tie sportisti ar tur visi ir cietēji. Viņi taču tāpat bija visi globāli, tur viņi spēlēja pa visu pasauli. Un tā, viņi bija tajā spēlē. Šobrīd, daudz dzīvo ārpus Krievijas un negrib tur atgriezties un tā. Tur ir īstenībā tāda smaga tā situācija pašiem cilvēkiem. Labi, bet būsim arī godīgi. Skaidrs, ka viena daļa sportisti ir tādā situācijā, kā tu aprakstīji. Bet otra daļa sportisti Krievijas un nemaz ne tā mazākā ir tādi, kuri ne tikai, kā sacīt, karsti atbalsta visu šo Z režīmu, bet piedalās tās propagandas pasākumos, turpina muļķot un putrot Krievijas iedzīvotājiem galvu ar to, ka īsti varoņi, īsti patrioti atbalsta Putinu. Tā kā šeit nevar teikt, ka ir kaut kāda nabaga sportisti, kur ir nepateicīgā situācijā. Jā, ir daļa sportisti, kas ir nepateicīgā situācijā, bet miljards reizes nepateicīgākā situācijā šobrīd ir Ukraina.
Un Ukrainas sportisti, cits starpā, kuriem daudziem iespējams olimpiāda ir liek gluži vienkārši tāpēc, ka viņiem ir sportiskās karjeras pārtraukuši, jo ir jāiet karot. Līdz ar to nepārspīlēsim šai traģēdiju, kas ir Krievijas sportistiem. Skaidrs, ka tas ir nepatīkami. Un vēl īpaši tiem, kuri ir nopozicionējušies skaidri, nepārprotam kara sākumā, tiem ar situācijas citādi. Jā, ok, tur dalība viens vai otrs, bet, principā situācija arī būtu savāda. Lielākais pārpratums jau ir tieši pozīcijas neesamībā. Bet pats pēdējais par šo tēmu. Tad ir vai nav jāspēlē? Tu mainīt lēmumu vai nē, ja būtu Nauru vietā? Vai tu nenonāk tādā situācijā? Es droši vien nenonāku tādā situācijā, tas ir viens šajā vecumā. Bet 25 gados noteikti man būtu viedoklis. Es tev nevaru pateikt, kāds viņš būtu. Pilnīgi noteikti. Un es nemainītu viedokli. Ja es būtu jau pateicis, tad būtu jāturās tur līdz galam. Tur es tev ticu, jā. Nē, bez ironijas. Es tiešām ticu un to arī cienu. Lai cik tur būtu smagi un pārdzīvojumi pilni. Šobrīd viņš aizbrauc, nokvalificējās. Tas ir tā krūti, ka viņš aizbrauc un izdarīja, bet tas turpinājums. Saki, tavuprāt, Ainārs Šlesers, tā ir laba versija Rīgai? Ainārs Šlesers kā nākamais Rīgas mērs? Šobrīd ir tāda versija? Jā, diezgan viņš to publiski nav paziņojis, bet diezgan nepārprotam ir divas lietas. Pirmkārt, viņš plāno, tas ir tā kā šaurās aprindās skaidri zināms. Otrkārt, socioloģija rāda, ka viņam arī tieši Rīgā ar augstu varbūtību ļoti labi ies. Jā. Teikšu godīgi, ņemot vērā to dzīvi divās valstīs un tik daudzās atbildības, šobrīd es esmu, bija kaut kāds brīdis, kad es politikā diezgan sekoju, iedziļinājos un tā. Šobrīd es redzu tavas aktivitātes, kuras ir tur pietiekami jautrā veidā pasniegt ļoti nopietni jautājumi. Ja? Šleseru es redzu caur projektu ar to Emāru par Saudarābijas to projektu. Pat ne Saudu, bet laikam Dubais. Dubais investoriem ar Andrejas salu. Šlesers ir bijis politikā, un tad viņš cik 10 gadus nebija. Ja? Es nezinu, ko viņš darīja tos 10 gadus. Es saprotu, viņš atgriezās ar tādu, viņš gribēja izglābt valsts. Es nezinu, kāda bija tā doma. Kā vienmēr un kā visi. Kā vienmēr un kā visi. Tur laiks rādīs, kur viņš nonāks, bet... Bet tev kā rīdziniekam, es to jautājumu uzdevu drīzāk, nevis lai tu vērtētu Šleseru potenciālu, jo, kā tu pareizi teici, tu šobrīd neseko un, kā sacīt, lai Šlesers tiek ar savām lietām galām. Es drīzāk domāju, tu kā rīdzinieks, vērojot to, kāda Rīga ir šobrīd, pārvalda, temps, kā mēs atpaliekam no tiešiem konkurentiem Viļņa, Tallina, Kauna, mēs no Kauņa. Vai tu Rīgai novēlētu tādu, kā viņš pats sevi savā laikā dēvēja raķetu un buldozeru? Ja, pie tam, kas ir labi Šlesera gadījumā? Mēs viņu zinām visi. Ar to es nedomāju mēs ar tevi, un Igori, bet ar to es domāju Latvijas sabiedrību. Vai tu novēlētu Rīgai tādu kā Ainārs Šlesers? Man liekas, ka šobrīd mēs esam situācijā, kur ir daudz jauni džeki, sanākuši kopā, un tur ir 5 partijas. Ja, laikam, šobrīd Rīgā ir 5 partijas. Es domāju, tur nav tik svarīgi tai personālijai, kā man liekas, ka, ja koalīcijā būtu 3 partijas, tad pirmkārt lēmumi tiktu pieņemti un tā lieta iet uz priekšu. Un tur nav svarīgi, vai tas būs Šlesers, vai tas būs kāds cits. Tāpēc, ja Šleseram izdosies, es ticu, ka tik un tā tur vienmēr būs kaut kāds balans, jo vairāk tur ar 2 partijām vairs nebūs. Es domāju, tur minimums 3, 4 tik un tā būs. Līdz ar to, ja Šleseram izdodās iet pa priekšu, šodien arī tie pārējie pietiekami drosmīgi. Šobrīd nav tā, ka tu vari visu regulēt ar mēdījiem. Šobrīd ir sociālai tīkli, kur ir tāds brīvs mikrofons. Tas, ka viņam ir daudz enerģija, tas ir fakts. Vēl joprojām. Tā kā varbūt tas, ka viņš tur uzņēmē darbībā bišķiņ cērt, tas tiešām ir arī fakts. Tā kā, ja viņš būs, tad būs viņš, būs vēl komanda, būs kaut kāda koalīcija, un es domāju, ka viss tiks galā. Tu ieminējies par pietiekami daudz draugiem Krievijā un sadarbības partneriem. Tu uztur kontaktu arī šobrīd? Es uzturu kontaktu, bet es saku, man nav neviens, kurš atbalstītu karu. Neviens. Tā kā pilnīgi visi ir tādi
ārprāts, kad tas beigsies, ārprāts, kad tas beigsies, un viņi jūtās nenormāli neērti par to. Nu, viņi jūtās neērti. Ja kādreiz man tur biežāk uzzvanīja, kā man iet, kas ko kā, tad šobrīd viņi jūtās ļoti, ļoti neērti par to. Un man savukārt kaut kāda tad zinām līdzjūtība ir. Un tā kā mēs sakām, ko jūs tur neiet parādīt savu pozīciju un tā tālāk. Nu, es gribu redzēt tos drosmīgos, kur ies un pa to galvu gribēs dabūt un tajā cietumā sēdēt un tās visas represijas piedzīvot. Tā kā... Bet nu tev tā lielākā daļa to paziņu tomēr ar to kaut kādā ziņā ar profesionālo sportu saistītu vai tam līdzīgi. Šobrīd dzīve turpinās, nu, es domāju, no projekta viedokļa, tur uz vietas, no notikuma viedokļa. Vēl skaistāk. Vēl vairāk. Vēl vairāk, jā, jo tāpēc, ka viss šīs sociālās lietas, kur cilvēkiem novērst uzmanību no paša kara un piedzīvot tādu pozitīvo vaibu, viņas ir vēl krāšņākas projekti, tiek taisīti tur nulēm, nav gala, cik tiek taisīti tādi jauniešu projekti, lai tā valsts iekšā iztītos labi šobrīd. Un emigrējuši no taviem paziņām Krievijā daudzi? Nu, diezgan daudz, jā, diezgan daudz. Gan Gruzijā kāds dzīvo, gan arī dzīvo Eiropā. Bet, nu, tur jau arī problēmas ir, tāpēc, ka visādiem dokumentiem ar dzīvošanām tur jau nav tik viegli. Ieminējies par Gruziju, tu, nu, vispār tāds arī iespējas no malas rodas. Tu šobrīd, nu, tā kā tāds īpaši laimīgs esi tas posms dzīvē tev. No, vai tikai tā izskatās? Nē, es esmu īpaši laimīgs, pilnīgi noteikti. Pirmkārt, sieva. Otrkārt, ģimene, mazais, kurš ir kaut kāds super. Nu, droši vien, ka visi bērni bija super, vienkārši man nebija tik daudz laika pievērst uzmanību viņiem. Tu lēnām tā kā Valters sāc runāt. Viņš man arī podkāstā stāstīja, ja, kāpēc viņš ir īpašāks pret meitu. Šobrīd viņš saka, padomā, cik gados man viņa piedzima. Ja, puikas man piedzima, kad es biju tur. Es atceros, ar aspizdējis. Ja. Meita man piedzima, man jau tur 50 gadi. Ja, tur. Nu jā, man nav 50, bet tomēr 37 man piedzima. Vai 36? Jā, 36. Un kaut kā forši. Nu, kaut kā viss liekas forši kopā un vecākie bērni. Arī viss tur tā ģimenes lieta, kurā es diezgan vairāk ieguldījis laiku un enerģiju pēdējos, nu jau 4-5 gados. Man meita pārbrauc no Amerikas pie maniem dzīvot uz Gruziju 2 gadi atpakaļ. Es pirms tam biju ļoti tādos pārdzīvojumos. Nu jā, viss jau baigi forši, tur virsrakstos, nevirsrakstos, žurnālos, nežurnālos. Nu es tā spēlēs, bet es zināju, ka es ļoti pārdzīvoju par pirmo 2 bērnu aizbraukšanu uz to Ameriku kopā ar pirmo bērnu māti, un tas man bija tāds, es visu laiku to slikts, tā kā slikts tēvs, tā kā nepietiekami labs un tā, bet kad meita pieņēma lēmumu, ka viņa varētu atgriezties pie manis, man tas bija tāds, ok. Un tad vēl, kad mēs beigās, tā kā šobrīd mēs esam tādi, super buddy, tādi baigie draugi, un viņi man malacīts, viņi tur iet, dara visas savas lietas, patstāvīgi uz skolām, uz nodarbībām, visu no 17 gadus. Nu, moši kaut kāds tur tūsiņš, es braucu prom, moši jūs tur patu sēd kaut ko. Viņi dzīvo Tbilisī? Nē, viņi dzīvo manī Rīgā. Es saprotu, tu teici, uz Gruziju pārcēlās. Nē, viņi atbrauc sākumā uz Gruziju. Mums tie īsta to skolu negaida tā kopā, kā gribētos. Viņi mācījās tur attālināt, un tie rezultāti bija tādi. Un pārbrauc Rīgu, atrada skolu, kurai viņai patīk. Viņi tur vizuālām lietām, tur filmē, video, foto un tā tālāk. Viņi tāda mākslinieciskā dvēsele. Un man ļoti labi sajūtas dod manas attiecības arī ar vecāko meitu, kā es esmu noregulējis attiecības arī ar dēliem. Nu, tur viens dēls Jelgavā, viens Amerikā, un viens Tbilisī un Rīgā. Un tad man tas rada tādu darbs ir darbs, ģimene ir ģimene, pats es esmu arī pats, un es tā arī dienā esmu bišķiņ sadalījis. Tur no rīta es esmu viens pats ar savu rīta treniņu kaut kādu rutīnu, tad man ir darbs, un tad es diezgan laicīgi cenšos atkal pieslēgties ģimenei. Nu, protams, ja ir kaut kas akūts, tad ģimene ir vienmēr prioritātē. Tu pats neplāno kandidēt nākamgad pašvaldību vēlēšanās? Neplānoju. Šobrīd es uzskatu, ka ārpus politikas es varu izdarīt daudz vairāk sabiedrībai nekā būdams politikā. Jo tad uzreiz būs tur kaut kādas dogmas, pēc kurām tur cilvēki sāks vērtēt un tā. Tāpēc man liekas, kamēr es esmu sadarbībā, es gribētu teikt ar visām partijām, vismaz kaut kādā dialogā. Ja kāds grib kaut kādu labu ideju virzīt, man nav nekad bijis kaut kāda barjera, ka šitie labie vai šitie sliktie. Es atvainojos, šobrīd tur ir Nacionāla apvienība,
kur atbild par infrastruktūrām un citām lietām. Absolūti veselīgā dialogā mēs virzamies priekšu gan par Grīziņkalnu jautājumu, gan par visādiem citiem. Nezinu, visās pilsētās, katrā pilsētā ir sava partija, un mums ir normāls, veselīgas sadarbības attiecības. Tā kā ja kādreiz teicu, ka visi politiķi tur ir, tur viss kaut kā tur teica kādi visi politiķi, tad šobrīd uzskatu tie cilvēki, kas iet politikā, super, jo tā ir tāda iniciatīva, un tiem, kuriem ir lemts aplausties, tie aplausīsies ātri, un nekas tur nebūs, un tie, kas tomēr tur izturēs, viņus tāpatās iemācīs, un viņi tāpat strādās, jo demokrātija tomēr paredz dienas beigās, tu jau nevari tā galīgi nestrādāt sabiedrības interesēs. Vai tu vari būt bez rīcības, bet principā jau tev tomēr ir kaut kādiem labiem darbiem jābūt, lai tu tur uzturētos ilgāk. Tev gan īsti tā kā Džilindžeram, ja, tur, kā sacīt, ilgs, kā sacīt, ceļš līdz īstajai, atrodi, laimīgs, principā gaida bērnu, un tad tavu diagnoze saistībā ar sirdi. Kā tas ir visā tajā buķetē? Un kā tas maina tādu džeku kā tevi, kurš, fiziski, tad toči tu visu vari, jā? Noskriešu maratonu, tur izkapāšu tur jebkuru bumbu, un tad tev diagnoze, ka, man sūda ar sirdi. Tur jau bija vēl un viss vienlaiks. Tur jau bija vēl interesantāk, es esmu kādā intervijā arī tu stāstījis. Tur jau bija tā, ka es esmu atradis to sievieti, un sievu, ja, es saprecējies, es gribu bērnu, es saprotu, no šīs sēdes, es tiešām apzinātā vecumā, mēs abi gribam bērnu, pie tā jautājuma tiek strādāts, un nemaz tik ātri tas viss lieta neiet uz priekšu. Un tā kā mēs sākam meklēt, kur tā vaina, kāpēc tur tā, jo liekas, man ir 3 bērni, droši vien, tie toči manējie, kad tam visam būtu jāsliekās, un nemaz tik viegli nesaliekās. Un tad tiek konstatēts ekstra vēl, kad ir jātaisa tā sirds operācija, un tu zini, es tiešām vienā brīdī sajūtos tāds, nevar būt, ka es 34-5 gados jau esmu nolietots. Tad, kad es beidzot tā pa īstam gribu, es arī gribēju arī pārējos bērns, bet tā pa īstam gribu tāds apzināts attiecības veidot, un nav nesnāktas turpinājums ar to ģimeni, ar bērnu. Un principā pateicoties tai sirdī, es nometu to trako skriešanu katru rītu, tā bišķiņa izlaidu gaisu, un organisms sakārtojās, un principā jau diezgan drīz pēc pāris mēnešiem, vienkārši, tā kā mēs to jautājumu palaidām vaļā, palika stāvoklī, un viss ļoti veiksmīgi tur līdz galam arī notika. Un es dzīvoju tos 7 mēnešus no tās ziņas par to operāciju, man vienmēr likās, kā droši vien te var tā ir, ka no visām situācijām ir kaut kāda izēja. Un likās, maš kaut ko var sarunāt, maš var kaut kā savādāk. Maš mēs varam kaut kur, kaut kādā valstī ir kaut kāds brīnums, kurš ļaus tomēr to vārstuli, kurš tur ir saplīsis ar tādu, tā vīra man bija tāda atplīsusi, un viņa tur tā lapiņa viena, tā tirinājās. Un tāpēc tajā sonogrāfijā izstījās, ka man ir 2 vīru vārstulis un iedzimts, bet tāds nebija. Labi, bet tas tāds medicīniskais. Un es 7 mēnešus, principā dzīvoju līdz tā dienai, ka beidzās krastumačs, tad ir 1 diena starpā, un tad es guļos uzreiz uz galda. Es tā biju nolicis tajā kalendārā. Un īstenībā es visu laiku domāju par to, kā es guļos uz galda. Un es biju šausmīgi nobijies, jo man principā bija tur kāds pirkstiņš salauzts, kaut kāda sīkuma, tādas lielas operācijas nebija piedzīvojis. Un te tev uzreiz attaisa to krūšu, kuru tu pamosties pie tām visām trakajām sistēmām, un tu jau iegāji ar savām kājām un ritīgi veseli. Tā kā sajūtās jau stiprs. Un tā pamošanās bija traka tāda. Bet līdz tam tev ir tāda sajūta, ka tu vari nomirt? 2%. Nē, es nedomāju tieši operācijā, bet tādā ziņā, ka tā ziņa par to sirdi, tas līdzīgi kā ar es pieņemu. Es esmu daudz lasījis par vēža slimniekiem. Skaidrs, ka tur var pietiekami daudz cilvēku izasaļojās, bet tomēr tā ziņa par to vēzi katru, gribot, negribot aizvert taisskaitā pie domām, ka es pavisam reāli varu nomirt un tas var notikt. Tas jau nenozīmē, ka tā notiek. Cīņa ar vēzi jau ir pietiekami veiksmīga lielā procentā gadījumā. Līdzīgi tev, bet tomēr tā sirds, vismaz man tā teorētiski liekas, ka gribot, negribot, tur ir tās domas pavisam konkrētas par to, ka es varu iespējams jau visu posmu esmu nogājis. Es vienkārši to jautāju, tas maina pašu, liek atmest kaut ko, es nezinu, mazsvarīgu un koncentrēties. Absolūti saprotu, ka
kad dzīve ir jādzīvo, un arī tagad man kas tur 10, 15 gadi, un tas vārstulis, visi saka, būs tehnoloģija, bet nu jau saka jau pēdējos 10 gadus, un nekāda gudrāka tehnoloģija, kā atgriezt tevi vaļā un nomainīt to vārstuli, tā arī nav izveidojusies. Ja? Un es saprotu, ka tad jau tuliņ būs 2 gadi pagājuši. Laiks jau skrien nenormāli ātri. Bet tu skaiti tādā ziņā, kaut kur ir zemapziņā, ja? Protams, tu skaiti, un es jau, kad gulos tā galda, es vēl nesapratu, ka es pamodīšos, un man tur būs 2 trūbas vēderā, tur aizšūt tas krūšu kurs, un es nevarēšu 3-4 mēnešus normāli pagriezties uz sāniem gultā, nerunājot par to pirmo sākumu, ka tu nevari ievilkt elpu tur kaut kādu mēnesi, tu nevari tā. Bet vairāk, es laikam tikai pēc kādiem 2,5-3 mēnešiem varēju tā paņemt pilnu krūti. Jā, es negribu pārspīlēt, jo daudz cilvēku katru dienu tās operācijas tiek taisītas. Ja? Tie kaut kādi pāris 100 gadā, ko stradiņos izoperē, un tie cilvēki dzīvo un viss ir kārtībā, bet tā, ka tev jau tu vienreiz to esi izdzīvojis, un tad tev saka, ka jāiet ir vēl vienreiz, tad tāda sajūta, ka kaut kā 200 gramu jāiešau ir, lai tu tā višķiņi sazemētos, un tad iet uz to procedūru vēl vienreiz, tāpēc labi, viss jau dzīvē ir kārtojums, un dzīvē to vērtību arī es jau tā sapratu, ka dari labāko, ko tu vari izdarīt šodien, ir kāda ideja, realizē viņu. Negaidi, kad viņai pienāks īstais laiks. Es jau tāpatās biju tāds, kurš ķerās lietām klāt. Bet šobrīd, jā, tā kā teicu, visu lieko projām, visu pozitīvo, cik vien var priecāties par mazām lietām. Es tur, braucu riteni, es atbraucu riteni šeit, ja? Braucu riteni ja kājām, spīd saule, spīd saule, cik normāli forši. Līst lietas, forši tur zālē labāk, kokiem, baigi forši. Tā kā cenšos pēc iespējas atrast lietas, par kurām priecāties. Klau, tu teici tā dzīve uz 2 valstīm savā ziņā, Rīga un Tbilisi, Latvija un Gruzija. Cik tu esi sajūtis tur tādu Gruzijas politiskās vidas vaibu? Daudz un lielā mērā atšķiras no Latvijas? Ļoti lielā mērā. Pirmkārt, viņi... Un pie viena arī vai labā nozīmē, vai sliktā? Redz, viņi ir tādā situācijā, ka viņi domā, ka iestājoties tur Eiropas Savienībā, viņus kāds, ar kaut ko apdāvinās, apbērs, un ka būs kaut kāda haļava. Es tā kā mēģinu paskaidrot, ka tad haļava nebūs. Jūs varat no Eiropas Savienības paņemt kaut kādus principus un paši vienkārši viņus apgūt un pielietot. Arī naudu. Nevaram noliekt. Eiropas fonda ir pietiekami liels un nozīmīga dotācija Latvijas budžetam. Savādāk, piedod, Raimunds iet daudz švakāk. Es pilnībā piekrītu Latvijas gadījumā, bet, teiksim, Gruzijas gadījumā, kur 8 miljoni turisti pret mūsu, laikam, pusotru, ja? Tas ir, ja mēs kaut vai pareiķinām pa 1000 eiro katrs, ja tur atstāja, tā vidēji, ja? Tas ir kaut kāds budžets. Un tajā valstī jau dzīvo tikai 2 reizes vairāk iedzīvotāji. Un tur ir 18... Mazāk, man liekas, 3 no, ne? 3,2 laikam, ja? Un tur ir 18 seismiskās zonas, un kas tur nav ļoti bagāta zeme pēc būtības, ir vienkārši jāsāk strādāt. Tā kā... Klausies, tu kahu kalādzi esi saticis? Esmu saticis, jā. Es jums piedāvāju getiņu, jā. Tieši bija jautāt. Būs geto Tbilisī? Es saprotu, getiņš, tas ir milzīgi. Viņi, man ir video, es varu pēc tam parādīt, viņi mēģināja, mēs bijām aicinājuši komandas ciemos, viņi ir mēģinājuši un ne jau sliktā ziņā nokopēt, bet es arī teicu, lūdzu, ņemiet, skatieties un dariet. Pagaidām tas izpildījums ir čābīgs. Ceru, ka izdosies viņiem ne plaģiāt, bet to kopēšanas, to funkciju veikt labāk. Kāpēc tu pats? Nevar, tas šausmīgi apjomīgi. Tur jābūt ir tam zeltiņam, lakšiem, tur jābūt ir sandām, tur jābūt ir komandai, Antonam un tā tālāk, kur pirmkārt deg par to ideju. Un tad, kad mēs tur bijām jauni un spējām tur bez resursiem apvienot cilvēkus, tad tā bija viena kaut kāda lieta. Šobrīd tas jau tāds sistemātisks, pragmatisks un atbildīgs darbs, ko mēs darām Latvijā. Tā uz uhu nahu tur, ja Kaha Kalādze noķertu vaibu un saprastu, par ko es runāju, bet viņš nevar viņu saprast. Viņam nav, viņš neķer to vilni. Viņš ir aizņemts citām lietām. Viņš ir aizņemts to, kad ir jābūvē visapkārt betona mājeles un jārisina jautājumi tur savā starpā. Diemžēl šobrīd tā politiskā puse ir skarba, tur džeki ir aizrāvušies bišķiņi.
Tu domā par to esošādā politiskā vidi, kas ir... tāda absolūti beznaказanais. Kad tev absolūti nesodāmības sajūta, absolūti atrāvušies no kaut kādas realitātes. Tev tāds opozicionāru vibes skan. Vai opozicionāri, vai arī jāsaņemās. Mēs jau tur neesam baigi tālu no tiem visiem politiķiem un tā tālāk. Viņiem jau arī savēja saka, Džeki, jūs, kas ir jums? Jūs tikko vēl tā kā kaut ko tur, kaut cik adekvāti kaut ko spriedāt, domājat, tā, jūs šobrīd liekas tur Kariņš vispār ar savu privāto līdzi vispār nobāla. Tas vispār ir nekas. Bet kas tavuprāt tas ir? Tā ir tiešām šis konkurences trūkums un tas, ka tu nebaidies, ka vari to amatu un to varu zaudēt, tas izlaiž. Jā, protams. Protams, ja tu, un it īpaši tie cilvēki jau nav baigi darbojušies kaut kādās super sabiedriskās organizācijās un tā tālāk. Tur ir nākuši no tādas zināmas bandītiskas vides. Labi, bet ne jau Kahkalāda. No kādas vidas nācis Kahkalāds? No futbolistu? Nē, futbolistu labi, bet tomēr... Bet kas viņam bija visi draugi apkārt? Jā. Tā vide vienkārši tāda viņa bija. Ne jau Kahkalāds ir bandīts šodien, bet es vienkārši saku to, ka viņam jau nebija pat cits izvēles. Viņš bija tik labs spēlētājs, ka tajā brīdī, kad viņš ieradās Gruzijā, tic man, neviens cits kā tikai tur Bratvā apkārt nevarēja būt. Tur nebija ne fizikas, ne ķīmijas, ne bioloģijas skolotāja. Tic tu man. Es domāju, tā komunikācija tur tajos vietējos nasklubos bija tāda stipri vairāk vērsta uz tādu kriminālistisko pusi. Tu teici, atmet to trako skriešanu katru rītu. Tas arī bija pie vainas vai nē? Tas bišķiņ pātrināja to procesu. Kad vienkārši tas sirds kambarīts, viņš tā kā sāk palielināties dēļ tā pulsa. Tā asinī jāiziet ārā, viņš nenoslēdz un ienāk asins atpakaļ un tā kā tas dubult trieciens sanāk. Un sāk vienkārši palielināties tas sirds kambars, bet tagad viņš tur samazinājās, bišķiņ ir atpakaļ, un viss tur ir baigi labi kārtībā. Kaut kā tā. Bet tu šobrīd sevi kaut kā sporta jomā tā ierobežot dēļ tās operācijas? Vai principā tu... Droši vien, kad Ironmanus es netaisīšu. Bet tu viņus būtu taisījis? Es pusīt taču taisīju. Pareizi, jā, pareizi. Taisīt, tādas nedabīgas, nedabīgi. Darīsim, tu neizaicinātu savā ziņā veselību un likteni. Es tagad esmu par drīzāk maksimālu veselību. Un droši vien tas sākums būtu tā ēšana, ar kuru es cīnos visu mūžu, kā cita ar alkoholismu, tā es ar ēšanu. Tāpēc, kad... Sveiki? Mēs tādi esam vairāk. Jā, un tas ir tāds kaut kas, kur visi tur var runāt par ļoti garīgām lietām un par augstām matērijām, bet tikko kā tu ej garām un ir kaut kas garšīgs, tu vienkārši, un it kā tu zini, līdz cikiem var. Un nedod Dievs vakarā, brīvdienā paslīd uz pirmo kaut kādu konfekti. Protams. Tā ir lielākā kļūda uz pirmo, jo tur viss. Tā kā alkoholiķiem. Tiešām. Tā līdzība ar alkoholismu ir absolūti tieši tāda pati viss, un tev ir arguments, kāpēc var piemesties, jā? Līdzīgi, kāpēc var vienkārši pierīties saldums, jā? Un tad tu tur sāc kompensēt. Es biju atradis, kad ar to skriešanu es varu nenormāli daudz ēst. Tāpēc, ka 1000 kalorijas noskrien stundā. Es varu stundā. Tad es no rīta pamostos, 1000 kalorijas noskrien, un es jau dienas laikā varu tā baigi necepties par to, ko es tur ēdīšu. Tā bija fiška. Bet arī ceļoties katru rītu 6 un skrienot, es pirmo reizi piedzīvoju, kā tā daba tajos mūsu 4 gadulaikos, kā tas viss mainās. Tur tumšs, tur sniegs, tur tas. Un interesanti, ka nekad no rītiem nelīst lietus. Ļoti reti. Tas ir baigais retums, ka no rīta līdz parasti tur ap kaut kādiem 9-10 ir lietus, un tad 2 dienā mainās. Es kā pasākumu organizators, kuram nevajag lietu, arī es pievērstu. Un tad var jau būt, ka tam nav nekāda tur sakara, bet man liekas, ka tur ir to gaismu, kas tas spiediens, tur ceļās. Tie rīti, tas ir tāds mans laiks. Jā. Bet, saki, tu pieskāries par to dzīvesveidu veselīgumu kā tādu. Tev pašam ir skaidrojums, kāpēc Latvijā mēs esam vienkārši tādā ārprātīgā bedrē ar to visiem vidējiem rādītājiem pret Eiropas Savienību. Cik mēs nodarbojamies ar sportu vai ar fizisko aktivitāti nedēļā. Sirds asinsvadu slimību, priekšlaicīgi izraisītās nāves mums ir pirmajā vietā. Tas ir lielā mērā taiskaitā dēļ tā. Ne jau pilnībā ir jau sirds asinsvadu slimības, kuras ir ģenētisks iedzimts, bet ļoti liela daļa ir dzīvesveids, taiskaitā mazkustīgums.
un tā tālāk. Un tā. Kā mēs, Raimond, es Kasparam uzdevu to jautājumu, kā mēs esam nonākuši tādā vietā, kas ir pēdējā, priekšpēdējā un labākā gadījumā trešā no beigām Eiropas Savienībā? Kā visa šī sporta nācija ar 3-4 komandas sporta veidiem, ja bez maz vai kā Slovenija. Tie panākumi nav kā Slovenija, ja? Tie tur tomēr ir bišķi tālāk tikuši, bet tomēr arī cienījām. Reku hokejs, rekur, kā sacīt, tur. Un dienas beigās, es atvainojos, mēs vāvuļojam 5 gadus, un kā nav tā trešā sporta stunda skolās, tā nav, ja? Un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir tas galvenais arī, principā, ko tu pieminēji, risinājums ir, ja? Tad šīs sporta stundas. Un kādas sporta stundas? Jo mēs mēģinām likt, es teiksim, nesaprotu, priekš kam sporta stundā jaunupam mācīt spēlēt basketbolu. Es arī nesaprotu. Ja ir pulciņš pēc stundām, kur ir normāls treneris, ir interešu izglītība, viss tur ir kārtībā. Es pats braucu taču tik daudz pa skolām, ir redzēts. Mēs 40 minūtes vingrojam, vienkārši vingrojam. Viņi ienāk zālē, viņi saģērbušies, un mēs vienkārši 40 minūtes aktīvi vingrojam. Tur var piepumpēties, tur presīt uztaisīt, pastāvēt plankā. Entie vingrinājumi, ko uz tukšas zemes var uztaisīt. Un kas ļoti nodara. Ikdienā. Un ja tu 3 reizes nedēļā tas bērns kaut vai pa 40 minūtēm normālā ritmā vingrotu un darītu šīs lietas, un tam trenerim, nevis skolotājiem, nav jau viņam visu laiku jālec līdzi. Bet tā teorija būtu jābūt tādai, ka viņš var to izdarīt kopā ar viņiem. Tad arī gan šis autoritātes jautājums, tā kā tas skolotājs tur redz, ka viņš arī dara, ja, nevis visu laiku kaut kādas tur pilda kaut kādas lapas. Viņš atnāk, viņam visu laiku galva ir kaut kādā žurnālā un kaut kādā lapiņā. Vai ir citi tie, kas dara pa svojumu, dara tā kā paši ir iedomājušies un aizpilda vienkārši dokumentus tā kā atmasku tādu. Ir ļoti daudz. Un tāpēc ir vienkārši risinājums. Viņiem jābūt šai pieredzēji. Teiksim, tāds MyFitness ir pilns. Viss MyFitness, es vienkārši nesen nopirku abonementu, aizgāju un skatos, šausmīgi daudz cilvēki. Līdz pandēmijai es arī gāju. Pirmkārt, tas bija tas bišķiņ lakšerīgāka vieta. Tagad tā ir tāda. Tas nozīmē, ka cilvēkam ienākumi ir palikuši vienkārši nedaudz lielāki, un viņš pa 50 eiro mēnesi var atļauties tur iet. MyFitnessā es neredzu šo problēmu, bet dati to rāda. Un es domāju, ka tur vienkārši sports nespēja apsteigt to neveselīgo ēdienu, kur mēs ēdam katru dienu. Labi, es saprotu tikai vienu piemēru. Man ir tur arī puika tajā vecumā, un ka es redzu vai pat zinu, ka 7-gadīgi, 8-gadīgi bērni, puikas vai meitenes, un tā klausies, nevis nevar pietupienu uztaisīt, bet nemāk. Es jau pat nezinu, kā ir jātupjās. Un priekš manis traģiskākā ziņa ir, tas nozīmē tikai vienu. Viņš to nav nekad darījis. Jo, ja viņš to būtu darījis, viņš būtu iemācījies. Viņš nemāk, viņš liec to krūšu, kur muguru uz priekšu. Viņš nesaprot, kā nozīmē saliekt tos ceļus. Tas nozīmē, ka viņš nav līdz tiem 7-8 gadiem vispār tupies. Tas vienkārši neko nevar nozīmēt. Tas ir vienkārši fakts. Ja? Nemaz nerunāju par kaut kādām elementārām, tā kā skrien un ko skrien. Es to situāciju vienkārši dramatiski redzu. Šobrīd es tomēr... Prieks par MyFitness un par viņu, kā sacīt, biznesa modeli. Bet es domāju, ka tas nedaudz tomēr saistās. Bet tu gribētu to tādā valstiskā, tu to skat, ka... Nē, es piekrītu. Es domāju, tas sakot ar sportu. Tās inspirācijas ir apkārt tik daudz. Bet redzi, ja drīkst, es pilnīgi piekrītu par milzīgu lomu, kura izglītības sistēmai. Vēl vairāk. Es vispār uzskatu, ka es pilnīgi piekrītu tev, kā nost visu kaut kādu teorētisko bullshitu, tur kaut kāds basketbols, volejbols, kas pa sviestu. Gribēs iet, aizies. Atnāks uz stundām šitas te Gats Jahovičs ar Jānu Blūmu klases priekšā un piedāvās aizies uz sporta skolu trenēsies. Nav vispār jautājumu. Tātad, es teiktu vispār, ka vismaz vecumā līdz 7. klasē, kas ir sākuma skola, katru rītu 40 minūtes, pirmā stunda. Viss. Pirmā stunda, un tieši kā tu teici, elementāri vingrot. Iemācīties, pietupties, iemācīties noturēt planku vai tam līdzīgi. Viss, nekas cits sporta stundām. Un te tur pat nav teiks, ka vajadzīga ir infrastruktūra. To pat var darīt klasē. Principā, varētu, tur ir kaut kāda elementa, bet to var izdarīt pie tam. Līdz 7. klasē tāpat nemazgājās. Un es vēl gribu teikt, tur pat galīgi nav teikts, ka ir jābūt vienai atsevišķai klasē. Tur var būt kopā 2-3 klases.
tajā, lai kā tā zāle būtu elementāri izdarīta. Manuprāt, kaut kas tāds, kas veidotu pieradumu, un pieredums tad varētu veidot ārpusē jau attiecībā uz ģimeni, tam līdzīgi kaut kādas tradīcijas. Nezinu, tur tradīcijas svētdienās iet kaut kur staigāt visiem kopā ģimenē. Tā tas ir pieredums. Ja? Bet man tie dati ir jocīgi, jo es tiešām domāju, ka šobrīd cilvēki vairāk nodarbojas ar, vismaz cenšas visādas fiziskās aktivitātes, un ja tu brauc kaut kur, vakar es braucu ar riteni uz Jūrmalu, vienkārši šitāds trafiks. Es tāpēc brīnos, ka tie dati mums ir tik slikti, jo ar augstu varbūtību mēs vienkārši neredzam, kas notiek tur apkaimē. Es negribu saukt nevienu rajonu, bet tā, varbūt, kur cilvēki, man tā bija, es gāju ar kājām cauri centrāla tirgam, kur tās sarunas gāja par to, kā tur izmantot labāk to centrāla tirgu. Un, zini, es eju un es redzu, ka man nāk pretīm cilvēki, tie nav tādi ha, tur kā tev, kā tur pragmātiskie, nepragmātiskie. Kur nāk cilvēki, kuri dzīvo tādu stipri parastāku un vienkāršāku dzīvi. Kur varbūt nav bijuši kaut kādā brīdī tik apsviedīgi un tā. Cilvēki piedzimst dažādi un dažādi attīstās. Un es redzu, ka man nāk pretīm it kā dzīvi cilvēki, bet viņu sejās ir tāda rūpe par kaut ko. Kaut kāda rūpe. Un viņi nāk viens pēc otru. Saprot, tas nozīmē, ka drīzāk tas varētu būt spogulis tai mūsu arī ekonomikai. Man liekas, ka tā ekonomiskā samaksāt šodien to gāzi, elektrību un to visu paku, kas tev jāsamaksā ir. Man liekas, vienkārši cilvēki netiek ar to galā. Un tad runāt ar viņu par augstām matērijām, vingrošanām un citām lietām, ka viņš tur mauc, mēģina 3 darbos, un tāpat nesanāk. Nedod Dievs, viņš vēl ir pabeidzis augstskolu un vēl kaut ko, un tāpat nesanāk. Bet tādu keisi ir ļoti daudz. Pēdējais jautājums. Gruzija šogad kvalificējās Eiropas čempionātam futbolā. Principā atkārtoja to, ko Latvija izdarīja jau pirms 20 gadiem, tā kā apsveicam. Cik liels tas ažiotāžas mērogs tur bija? Milzīgs. Es arī biju uz pirmspēdējo spēli. Sēdēju Lietuvā arī tur. Bet tur tas nacionālais stadions ir interesants. Viņš ir privāts, bet viņš ir kaut kādi 50,000 cilvēki. Tas vienkārši redz, ka tu seko līdzi šim Lucavsalas jautājumam un tā tālāk. Un pilnīgi pareizi, ko tu saki par tiem 15,000, ka tas ir tāds, tas nav stadions. Tā muļķība. Tā ir vienkārši nomest naudu zemē. Tur netuzvar starptautisks mačs, normāls, taisīt, neko tur nevar izdarīt. Getiņam labs. Ļoti labs. Mēs basīti arī varēsim uzspēlēt. Krastumaču uzspēlēsim. Ļoti labi. Tā kā... Par to ažiotāžu... Jā. Ažiotāža milzīgi. Tur cilvēki priecājās vairākas dienas un karināja ārā visu kārogus. Tas tiešām nenormāli krūts vibes. Un arī šobrīd daudzi plāno doties uz Eiropas čempionātu. Cik saprot, pirmā spēle laikam ir pret Turciju kādā 19. jūnijā. Kaut kas tāds varētu būt. Tas reģionāls stāsts. Jā. Tur ļoti principā tomēr tur. Klausies, bet es saprotu, nākamā Eiropas čempiona tu būsi par Gruziju. Šajā, jā. Tagad, jā. Viennozīmīgi. Gruzija ir otrs manas mājas, tā kā es to tā tuvu ņēmu personīgi. Cits starpā, ja nemaldos, tad Gruzija no bijušām PSRS valstīm laikam tikai 4. no 15 republikām, kur ir izcīnījusi tiesības piedalīties. Man liekas, Latvija, pats pa sevi Krievija, Ukraina un Gruzija. Bet tagad paplašināts tas sastāvs. Jā, protams, bet tik un tā. Visi arī tur tomēr ir samācījušies spēlēt pa tiem gadiem. Tur it kā no vienas puses skaits lielāks, bet arī tas līmenis tomēr. Malači, tā kā tā. Saki, tev vēl ir tāds kāds sapnis, kuru tu gribētu realizēt? Bet tieši tādu, kas atkarīgs no tavu darba, tavas iesaist. Jā. Tam tu pat vēl neesi varbūt pieķēries, kas ir tev, kur tu atgriezies. Es uzskatu, ka katrā pilsētā, kur ir miljons iedzīvotāji, būtu jābūt tādam projektam kā Geto Games visā pasaulē. Vienkārši pēc būtības. Vienalga, šodien ir milzīgas valsts, tur Āfrikas un tā, kur tā attīstība vēl, varbūt tur Saudarābijā, droši vien, kur tur ir plus 40 un 60 grādi, tam būtu jābūt iekšā, bet jauniem cilvēkiem ir jābūt iespēja nākt un brīvā vidē socializēties, izmantojot sportu kā instrumentu. Tas, ko mēs darām. Un tāpat arī, kā mēs runājam par to Kolizēju, kā meku, kaut kādai infrastruktūrai,
atbilstošai pēc kaut kāda tur standarta, varbūt tie dizaini var būt dažādi, tai mekai, teiksim tā, ja. Katrā miljonas iedzīvotāju pilsētā būtu jābūt tādai vietai. Pagaidām nesapratu, kā nomotivēt šīs te valsts, bet tas nav tā, ka mēs gūtu peļņu no tā. Tas ir tā, ka viņi uz mums pastītos un arī tā rīkotos. Nu, tā kā butterfly efekts. Nu, bet labā ziņa tā, ka Kolumbija mums seko, Japāna mums seko, Austrālija mums seko, es saucu tādus tālākos galus, ja. Ukraina brauc uz šejieni skatīties pirms kara. Mans čoms tur taisīja 24 tādus tā kā barona kvartāla laukumus, vēl ar tur nelieliem maniem komentāriem, ko var uzlabot. Viņiem bija jāuzbūvē pa Ukrainu tādu kopā kaut kādu 40 un 24 bija budžetā, kur jau bija skaidrs, kurās pilsētās pirmajā kārtā to būvēs. Tā kā šī labā prakse un tas butterfly efekts, viņš strādā, vienkārši gribētos, ka viņš reizojās ātrāk. Gribētos dzīves laikā ieraudzīt tos rezultātus. Nu cik? Nu tā, nosauc. 5000 pilsētas. Nu to var izdarīt. Izklausās ambiciozs, bet zinot tevi, es atceros tevi pirms tiem 16 gadiem, kad tu atnāci pie mums un maniem kolēģiem VFA, atceros aizgāja. Nu labi, mums tu bija tiešām simpātisks, to nevar noliegt. Mēs jau bijām tādā vienā pasaules pusē, bet nu, likās viss pļēns. Nu, vai tik viņš, kā sacīt, nesapņo. Un pagāja, nu es neatceros kopš tās sarunas, nu pusgads laikam, tas bija kaut kāds, man liekas, agars pavasars vai vēl ziema, un septembrī mēs bijām Grīziņā un likās, bļāviens, nu vēl vairāka nekā toreiz, nu, vismaz kā mums likās, ko tu biji domājis. Es tev, Raimond, no sirds novēlu izdevušo sezonu. Paldies. Es tiešām patiesi uzskatu, ka tas pozitīvais efekts, kustība, ko toreiz aizsāku un šobrīd veiksmīgi vadi, tas pozitīvais efekts ir tā grūti pat apjaušams. Par to tev pirmkārt liels paldies, lai tiešām izdevusies sezonu. Es saprotu, ka šis slamdunk konkurss, ko jūs veiksmīgi nolaunžējāt ap 2 ar zeltiņu, tomēr nebūs, ja? Nebūs tajā mērogā, kā mēs bijām iedomājušies ar to, ka tur ir septembris, tur ir dažādi apsvērumi, kāpēc mēs nespējam šobrīd uz to atvēzēties. Bet atmest domu nav kaut kad... Ir viena lieta. Ar zeltiņu ap 2 zeltiņiem tur savas lietas, man savas lietas. Un ir viena lieta, kad tur bija tā, es aizbraucu pabraukt uz snowboardu. Un es domāju, tuļņās, tik braukšu, tik būs. Es nopirku dēlam ekipējumu, bet mēs jau vienā izmērā esam. Es uzvelku to ekipējumu, labs ekipējums, viss. Un es tagad baigi nesīšos un domāju, tuļņi būs baigās emocijas. Un es saprotu, ka man ir bail braukt. Es varu nobraukt, bet es negribu nekur lekt. Es negribu gāzties, neko laust. Un tā, un nav tā kaifa. Un tu zini, es atbraucu atpakaļ un es redzu, ka no Renāra sarunāt tikšanos ir pietiekami liels izaicinājums. Tā, patiesībā, jo Renāram ir savu dienas kārtību un tā. Viņam ir daudz darba, daudz klienti, projekti, ir tīpaši vasarā, viņš tik daudz ko vāda, krastamaču projekts. Viņam ir ļoti daudz darba. Un es domāju, ka nevajag atgriezties tajās vecajās lietās un vietās, kur ir bijis tik labi. Jo tur bija tik labi, ka mēs pēc tā 15. gada, kad taisījām 16. kur bija izdomāts vēl vairāk. Braucām ar tanku, lidojām ar helikopteri. Ko tik nedarījām? Bet to pirmo sajūtu, ko mēs dabājām tajā 15. gadā, to milzīgo eiforiju. Es domāju, ka drīzāk to enerģiju šobrīd būtu jāpārliek. Pieņemsim, pagājuši mums bija tāds pilotu projekts pasaules kausa ielu futbolā. Tur atbrauc džeki ar nevis tā kā basketbolistiem, tur 50,000 sekotāju Instagramā. 2 miljoni, 6 miljoni, un tā tālāk. Es gribētu pamēģināt to enerģiju šobrīd ielikt drīzāk pasaules kausā ielu futbolā, kas būs kaut kas jauns, un mēģināt piedzīvot emocijas tur. Un tad varbūt, kad ar Renāru vēl pēc x gadiem mēs tomēr atradīsim laiku visam, tad paņemt un uztaisīt slamdunk konkursu. Tā kā tā. Paldies tev. Paldies tev. Prieks.